Jūs sveicina Latvijas vecākā pilsēta Ludza. Jūs sveicina arī viena no Latvijas vecākajām autoskolām AAA. Mani sauc Andris Pundurs. Es pārstāvu autoskolu AAA, kas atšifrējumā nozīmē Andris Auto apmācība. Mēs savu uzņēmēju darbību esam uzsākuši 1995. gada 1. decembrī. 1996. gada februārī mūsu skolā tika komplektēta un apmācīta pirmā mācību grupa. Mēs strādājam gan Ludzā, gan Rēzeknē, gan Balvos, gan arī Malnavas koledžā. Mūsu autoskolā māca autovadītājus, mūsu autoskolā māca arī traktortehnikas vadītājus. Ja ir runa par autovadītājiem, tad pie mums māca 6 kategorijas. Ja runa ir par traktortehnikas vadītājiem, tad mēs mācam arī tieši tās pašas 6 traktortehnikas kategorijas. Ja ir runa par vieglo automobīļu kategorijām, tas ir kategorija B, vispopulārākā, protams, ka tā ir šī B kategorija. B kategorijas transporta līdzekļi pie mums 3 automobīļi, Volkswagen Golf 6, 2011. gada ražojums, kuras arī tiek izmantotas apmācības procesā. B kategorija populāra ir tāpēc, ka ar B kategoriju drīkst vadīt dažādus 10 transporta līdzekļus. Vislielākais cilvēku skaits, sākot no 16 gadiem, līdz arī cienījamām vecumam, kuri mācās šo kategoriju pie mums. Eksāmenu kārtojam Rēzeknes reģionālajā ceļu satiksmes drošības direkcijā. Vēl no kategorijām, kuras mēs apmācām, ir kategorija C1, tas ir kravas automobīļi līdz 7,5 tonnām, D1, autobusi līdz 16 sēdvietām, kategorija C, kravas automobīļi virs 7,5 tonnām un piekabe, kura arī ir pie visām šīm iepriekš nosauktajām kategorijām. Mūsu skolā ir iespējams arī veikt periodisku apmācību, tautā sauktais 95. kods. Šeit ir jāatceras tas, ka no šī gada 10. septembra visiem autobusu vadītājiem, kuriem ir D1 un D kategorija, ir jābūt tiesībās 95. kodam, ja viņi veic komercdarbību. Sākot ar 2014. gadu, 10. septembri, arī C1, C, CE kategorijas autovadītājiem nepieciešams tiesībās 95. kods, ja viņi veic komercdarbību. Šis kods nav nepieciešams tiem vadītājiem, kuri neveic komercdarbību, bet vada savu privātu automobīli priekš savām ikdienas vajadzībām. Runājot par automobīļiem, ir jāatzīmē arī tas, kā ar katru gadu tiek paaugstinātas prasības pret mācību transporta līdzekļiem. Traktortehnikas apmācībā mēs jau nodarbojamies veselus 8 gadus no 2005. gada. Mūsu skolā ir iespējams iegūt A kategoriju, B, C, E, F un G. A kategorijai atbilst traktori, universālās pašgājēju mašīnas, komunālā pašgājēju traktortehnika, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas. B kategorijai atbilst visi traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika, buldozeri, universālās pašgājēju mašīnas. C kategorijai atbilst visi pašgājēji iekrāvēji un ekskavatori. E kategorijai atbilst autogreideri, F kategorijai atbilst meža izstrādes un kopšanas mašīnas, un G kategorijai atbilst ceļu būves mašīnas. Attiecībā uz visām šīm kategorijām mūsu skolā ir arī pašiem sava tehnika. Mācoties šajos kursos, cilvēkam ir jāmācās gan uzbūve, gan ceļu satiksmes noteikumi, gan traktortehnikas darbu tehnoloģija, gan darba aizsardzība un, protams, kā arī praktiskās apmācības. Mums autoskolai ir arī savs lielais auto vedējs, kurš var nogādāt autogreideri uz meža ceļu, kur veic audzēkņu apmācību, kā arī nogādāt meža mašīnu uz
sev piederošo mežu, kur viņi arī praktiskās iemaņas var apgūt tieši mežā. Ja jūs interesē apgūt šādas kategorijas, tad noteikti nāciet un mācīties autoskolā AAA. Laipni gaidīsim!